Pirms neilga laika es ieliku video par to, ka mani bērni šajā augstajā sezonā praktiski vispār nebija slimojuši un kavējuši dārziņu. Vecāku atsaucība bija milzīga. Ļoti daudz vecāki salika plusiņus, ka viņi grib uzzināt sīkāk par bērna organisma attīrīšanu ar dabas vielām. Kā jūs domājat, cik vecāki reāli attīrīja savus bērnus? Viņi nav gatavi. Viņi atkal gaidīs rudeni, kad tas bērns atkal slimos, un tad atkal man rakstīs, kas tur bija jādara. Visu ziemu cilvēki man apkārt bija izbesījušies par to, ka atkal bērns mājās slimo, atkal viņš nevar iet, vecāks nevar iet uz darbu, jādomā, kur to slimo bērnu likt, atkal pārdzīvo, ka tas nabaga bērniņš tur cieš ar to savu slimību. Bet tad, kad slimība pāriet, visi atkal atslāpst un gaida atkal jauno vilni. Tad saņemamies. Priekš kā mums tas vajadzīgs? Attīram bērnus rudenī un pavasarī un aizmirstam par to, ka viņš katru otro nedēļu nevar iet uz dārziņu. Un jūs nevarat iet uz darbu, vai arī jūs strādājat no mājām, kur jums ir fonā multenes un jātaisa ēst un vēl vis kaut kas. Priekš kā mums vajadzīgs? Jūs varat no tā izvairīties. Tā ir mana personīgā pieredze visa gada garumā.